Steve Planet back for seconds. Un šajā spēlē jūsu uzdevums, nu labi, es pastāstīšu, es jau esmu izgājis. Es nespēlēju pārāk labi, tiešām man tik maz medaļu. Es viņu jau esmu izgājis, bet mēs varam sākt arī pa jaunu, tas nav nekas slikts. Es vienkārši to spēli, trešo daļu nebiju spēlējis, ļoti gribēju paspēlēt, tāpēc visu, nu, izgāju. Ne jau, protams, vienā reizē, bet tāpat. Mēs sāksim ar pirmo līmeni vārdā. Es nezinu, ko tas nozīmē. Labi. Redzam te komiksiju, kurienes ir teiks uztaisīja laika mašīnu. Ja palīgs teica, tu esi ģēnijs. Tad viņš jautāja, kas tas par putekli? Tas ir nanotehnoloģija, un es to nejauši uztaisīju. Es to saucu par pelēko, ko tas var apēst, ja kaut kas ir mazāks par viņu pašu. Bīstam lieta tiešām. Man vajadzētu viņu turēt drošākā vietā. Tu izskaties izsaltis mazo puisīt. Nāc, tu iedošu mazliet saldumiņus. Mums jāpārbauda, lai tikai neviens viņu nebaro. Nē, ups. Tad var kontrolēt ar pelītim vai ar šīm podziņām. Uz priekšu, uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi. Es vienmēr izmantoju podziņas. Iemēst bateriju vēl nevar. Nopietni. Viņš jau ir lielāks par bateriju. Ot tagad var. Vardītes. Nu, vismaz bronza. Un labāks rekords par iepriekšējo. Man te nebija medaļas vispār. Tātad netīrais galds, nekārtīgais. Spēlēsim tālāk. Tātad no paša sākuma tu esi samazināts. No iepriekšējā līmeņa sākumā bija ērtāk spēlēt. Tā, protams, ir grūtāk, viņš pavisam maziņš. Knapi kaut ko var savākt. Bet vismaz ir lielāks ekrāns un var tā redzēt vairāk. Ja var paņemt krītīs, nozīmē var baterijas. Un mēs esam paņēmuši baterijas. Un ja var baterijas, nozīmē var vardītes. Vardī stikla trauciņūs. Pelītes arī. Cik garšīgi. Mesītēsk. Jā, piemērots nosaukums. Tiešām. Viss. Atkal bronza. Labi, ka man vispār ir kaut kas. Kaut kas. Ja būtu 10 sekundes ātrāk, būtu zelta medaļa. Labi. Laboratorijas žurkas un laboratorijas kaķi. Arī līdzīgs līmenis. Tikai nedrīkst skarties kaķiem, ja jūs pieskarsities, jūs kļūsiet mazliet mazāki. Nu ne jūs, bet šīs te pelēkais puteklītis. Vai kā man viņu saukt? O, es ieskrēju kaķī. Paliku droši vien mazliet mazāks. Aha, nozagu ēdienu. Es esmu ēdiena zaglis.
Nē, tas zinātnieks droši vien ir traks, kurš izgudroja šo te puteklīti. Izskatās, viņš ir traks, tāpēc viņu saukšu par trako zinātnieku. Lapas var ēst, kaķus. Cik garši, cik laba dzīve. Tātad atkal bronzas medaļa. Bonusa līmeņos. Mums ir atslēgs pirmais bonusa līmenis, Calipers. Es zinu šito. Es redzēju YouTube, kā YouTubers Mečija spēlējuši to te spēli, un viņš arī spēlēja bonusa līmeni, redzēju Calipers. Nevisai patīk. Tiešām grūti. Tā kā labirintā. Calipers. Es īsti nezinu, kā viņi saucās. Šitie te pa latviski. Nu labi, mēs apēdām. Ir krītiņi. Tālāk. Baterija. Krītiņā atkal. Bateriju paņemam. Jāatstāj galds tīrs. Tāpēc atcerieties, bērni, vienmēr atstājiet galdu ļoti tīru. Vai arī lūks notiks. Puteklis liels apēdīs. Labi. Tātad mēs turpinām. Mums ir... mēs to spēlējām? Nē. Laika mašīna. Nu, jā, man jau tur iepriekš bija bronzas medaļa. Tāpēc spēlējam. Laika mašīna izskatās kāršīga. Un te ir tā, katrā pasaulē ir tāds tā kā līmenis, kad tu sāc no vismazākā izmēra, kāds ir pirmajā pasaules līmenī, līdz lielākajam, ka gandrīz apēd šo pasauli. Nu, tiešām gandrīz. Tur jau kādu kilometru lielumā kļūst pāris kilometrus liels. Mēs pašlaik esam mini izmērā. Apsveicam! Jūs esat tikai 6 centimetrus liels! Nu jā, bet ja šitāds izkļūtu brīvībā, pelēkais go, ja tieši viņš būtu īsts. Nūģi aizbēga no manis. Nūģi točna. Es saku, ja strādāsiet laboratorijā, iespējams daudz maksās, nu man tā liekas. Bet būs arī viena blakus parādība. Jūs būsiet nūģis. Varam ēst cilvēkus. Un viss. Hik! Tas apēda manu laika mašīnu. Puf! Kur viņš aizgāja? Viņš no... Ko? Puteklītis aizceļ atpakaļ laikā, pa to laiku 65 miljonus gadus atpakaļ. Puf! Tātad Krētijos kritērs. Šis ir mūsu līmenis.
ar šo līmeni, kad iziesim, mēs arī beigsim, jo... Kāpēc, jo... Nu jā, ir līgo vakars, nu nav jēga visu vakaru sēdēt pie datora un tā ir jānosina pienācīgi. Tāpēc mēs tikai ar šo līmeni beigsim, lai jūs saprastu, kāda ir tā otrā pasaule 65 miljonus gadus atpakaļ. Ieskatītāji. Labi, ka šīs apulīts var ēst termīti. Mēs esam tikai milimetru lielumā. Milimetros. Šis pudeklīts ir mērams milimetros, bet nav jau brīnums. Pat gliemezis ir lielāks par viņu. Re, kur ir gliemezis? Nopietni. Likās, lai gan tā kā viņš ir tik maz, vismaz gliemeži ātrāk kustēsies. Kā tās. Nu šitie labi vēl tā. Oi. Sienāži. Ja tu kļūst maziņš un ieraugs sienāzi, tad... tas ir pretīgi mazliet. O, varam gliemežus ēst. Lapiņas arī. Ļoti garšīgas uzkodas. Jeb maltīte viņam. Jā. Tagad mēs varam ēst šitos te. Larvas. Dīvains nosaukums, bet tas ir angliski. Latviski droši vien ir savādāk un neskan tik savādi. O, bruņu rupuči. Tauriņus. Lūdzu, varēsim ēst arī tauriņus. Jā, mēs varam ēst. Cik jauki. Viss! Bronzas medaļas, visu tikai bronzas medaļas tiek. Tā, bet stiprāk palika no sudraba medaļas. Arī no bronzas. Nu labi, tāpēc uz redzēšanos šitas bija pirmā sērija Tasty Planet Back for Seconds. Un sagaidiet vēl sērijas drīzumā. Uz redzēšanos un abonēt šo kanālu, noliekot manu video. Paldies par skatīšanos!